Sveicināti skatītāji mūsu video projektā, kas veltīts Jēzus brīnumiem. Mani sauc Girts Rozners, un šajā reizē es esmu kopā ar mācītāju no Liepājas draudzes Līviju Baltrušaiti Karzoni. Esiet sveicināti! Mēs šajā reizē lasīsim no Marka evaņģēlija 1. nodaļas no 21. līdz 28. pantam. Virsraksts Bībelē ir jaunajā tulkojumā apsēstā vīra dziedināšana Kapernaumas sinagogā. Un stāsts skan sekojoši. Iedami viņi nonāca Kapernaumā, un tūlīt sabatā iegājis sinagogā, viņš mācīja. Ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, nevis kā raksturmācītāji. Un tobrīd viņu sinagogā bija kāds cilvēks ar nešķīstu garu, un tas sāka kliegt. Kāda daļa mums ar tevi, Jēzu Nācerieti? Vai tu esi nācis mūs pazudināt? Es zinu, kas tu esi, Dieva svētais. Un Jēzus to apsauca, apklusti un izej no viņa. Un to raustīdams un brēkdams skaļā balsī, nešķīstais gars no viņa izgāja. Tie visi pārbijās un sāka citu izprašņāt. Kas tas ir? Vai jauna mācība, kurai ir vara? Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un tie viņu paklausa. Un tūlīt runas par viņu izplatījās visā Galilejas apgabalā. Nu jā, šeit tekstā mums viņš, bet skaidrs, ka runa ir par Jēzu Kristu, kurš ir ieradies Kapernaumas pilsētā. Vai vārds Kapernaum mums saistās ar kaut ko īpašu, kaut kas mēs varam pateikt par pašu pilsētu? Tas viens ir, ka ne tik ļoti kā pilsēta, vairāk kā ciems mēs saprotam. Un tāds vēsturiska atskaņa ir par to, ka būtu tā kā pravieša Nahuma pilsēta uzskatīta, kas burtiskā tulkojumā saistās ar vārdiem mierinājums un iežēlošanās. Un tad mēs jau varam domāt par šī notikuma tādu kopēju noskaņu, par to, ka nelielā ciematā ir sinagoga, un kur Jēzus ienāk mācīdams kā tāds, kuram ir visa vara, un ka tur notiek šis Marka evaņģēlijā pirmais brīnuma darbs aprakstītais. Nu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet tā tad varētu domāt, ka tas Kapernaumas izvēle ir varbūt kaut kā sasaistās arī ar to vēsturisko šīs pilsētas nosaukumu un to, ko tas nozīmē. Ļoti iespējams, tas ir atvērts visām mūsu pārdomām. Jo būtībā Kapernauma ir tā pilsēta, kur Jēzus ļoti daudz darbojās, un tā ir arī tāda, cik es saprotu, ostas pilsēta. Labi, bet ko mēs šeit redzam? Tātad šajā pilsētā ir sinagoga, un es tā lasīju, ka tā sinagogai vajadzēja būt diezgan lielai, jo tur vēl joprojām esot atrodams drupas no šīs sinagogas, vai tā ir tā, vai kāda vēlāk. Kādi arheologi runā par to, ka tur ir iespējams bijušas divas, vai arī vēlāk kāda ir tikusi atjaunota, tā kā arī tas vēl ir interesants jautājums. Droši vien būtu interesanti tur pabūt un padomāt par to, es esmu tur, kur tas notika. Jā. Un lūk, sinagogā, kā mēs teikt, šodien notiek dievkalpojums. Dievkalpojums, un īstenībā stāsts veido diezgan pabaisu ainu manā skatījumā, jo te mēs redzam, ja mēs tā censtos iedomāties, kā tas bija, milzīgi kliekšana sākās kaut kāda brēkšana un pēc tam raustīšanās, jāsaka, diezgan tāda neomolīga atmosfēra. Man šķiet, ka pirms tam, varbūt, kas ir atšķirīgi no visām citām reizēm, ka te ienāk kāds jauns rakstu mācītājs, mēs vēl nezinām, kas viņš ir, un viņš māca. Spriedze. Un viņš jau māca kā tāds, kurš līdz šim te nav neviens tā mācījis kā šis. Tas jau ir tāds viens pārsteiguma moments, es domāju, vietējiem ļaudīm, jo, ja mēs godīgi šodienas dievkalpojumu paskatāmies, mēs tomēr zinām, kurš ir mūsu mācītājs, un mēs nākam uz dievkalpojumu. Jau kaut kā paredzot apmēram, kā tas būs. Mēs tā kā apmēram saprotam, kas notiks. Jā, šeit ir pilnīgi kardināls pavērsiens. Ir jauns mācītājs un notiek kaut kādas baisas lietas uzreiz, kad viņš sācis runāt. Jā, jo viņi pamana, ka tur ir atšķirība, ka viņš māca kā tāds, kam ir vara, nevis kā rakstu mācītāji. Jo, es domāju, šajā punktā Jēzus vēl nav pazīstams skolotājs. Ja mēs varētu teikt, ka šeit runās rakstu mācītājs Jēzus, viņš arī vēl nesaka, ka viņš ir kāda cita rakstu mācītāja
audzēknis. Viņš ir zināmā mērā nezināmas izcelsmes ieceļotājs, kurš tagad māca kā tāds, kam ir vara. Jā, ļoti interesanti. Ko tas nozīmē šeit beigās arī, kad jau tā ļaunā gara izdzīšana notikusi arī ir, kas tas ir, ja? Vai jauna mācība, kurai ir vara? Jā. Tad tas vara un tā jaunā mācība, nu, kāpēc viņiem tas, ko Jēzus viņiem stāsta, likās kā kaut kāda jauna mācība un tā vara? Es domāju, tas viens ir ļoti iespējams, ka Jēzus neatsaucas uz kādu citu rakstu mācītāju, uz kādu citu skolotāju. Mēs šeit patiešām nelasām, mēs nezinām, vai viņš saka, jums taču pravieši ir mācījuši un kā Mūzes jums ir mācījis. Jo bieži vien tā rakstu mācītāju lieta bija tāda, ka viņi skaidroja, viņi atsaucās, un tas viss bija tāds atkal caur vēsturi pārcelts tagad. Es tev paskaidrošu. Jā, man uzreiz tādas pārdomas, mēs jau arī bieži vien kā mācītāji varbūt savā darbībā darbojamies tā, ka mēs atsaucamies. Jā. Vairāk vai mazāk balstamies uz to doktrinālo pamatu un uz to dogmatisko bāzi, kas mums ir katru reizi attiecīgai pie tēmas izvēles. Un tā pārāk neatļaujamies no tā novirzīties tā, ka parasti neviens nevar teikt, ka mums ir jauna mācība. Bet ja es šeit izdara kaut ko, acīm redzot tādu, es ļoti gribētu dzirdēt kādreiz, kā viņš to bija darījis, kā viņš to runāja, ja, ka jūdiem, kas ir pieraduši sinagogā pie tādas mācību procesa, ja, kas ir vispār sinagoga, kur sanāk kopā un mācās visi, viņiem tas izklausās kaut kas tāds pilnīgi jauns. Jo viņiem jau arī reliģija nav tāda vienas dienas notikums vai pasākums. Viņi viscauri ir reliģiskā vidē un visas dzīves norises iet caur tādu reliģisku fonu. Un atnāk viens, un viņš šķiet, ka viņā viss ir jauns. Nu jā, iespējams, tāpēc arī viņu tik ātri varbūt jau identificē kā ienaidnieku un nevēlamo, kurš ir ātrāk jāapspriežās, kā ar viņu tikt galā, kad viņš mācīja kaut ko jaunu. Bet labi, ka viņš tā darīja. Vai ne? Bet lūk, šī mācība un tā vara, tās mācības vara kaut kur jau šajā stāstā sasaistās kopā ar to, ka notiek šis te brīnums, par ko būtībā ir šis stāsts, ka tiek izdzīsts ļaunais gars. Un es tā mirklīti padomāju, un tu jau arī teici, ka tas ir tāds pats sākums Marka evaņģēlijam, un tas ir būtībā pirmais brīnums Marka evaņģēlijā. Ja? Mēs tikko aplūkojām Jāņa evaņģēliju, tur pirmais brīnums bija kāzas Kānā. Šeit pirmais brīnums ir tāda nešķīsta gara izdzīšana. Tā var cilvēks samulst. Kurš tad bija tas pirmais brīnums? Kā tu domā, kā tu paskaidro tādās gadījumos? Es domāju, ka atgriežoties, ka tas ir Marks, kurš raksta, tad varbūt Markam ir svarīgi jau pašā sākumā apliecināt, ka Jēzus nav viens no skolotājiem, viens no kuram kādi sekos tagad, bet ka Jēzus patiešām ir Dieva sūtīts, un ka tas jautājums būs par to, kuram ir vara, kuram ir dzīvība, kurš nācis glābt, kurš nācis darīt veselu. Un viņš jau ļoti skaidri pašā sākumā norāda uz to, ka šeit pat nešķīstais gars apliecina, ka tas, ko viņš ir sastapis, ir Dieva svētais. Nu, tas ir ļoti tāds mesijānisks tituls. Jā. Ne? Pasludinājums jau pašā sākumā. Jā, bet es tā domāju, Marks pilnīgi ar to sāk, un mēs lasīsim arī tālāk, tur jau mēs atradīsim arī vēl citas vietas, kur, es uzšķīru uzreiz jau 5. nodaļu, un te jau viss sākas arī Jēzus dziedina apsēsto, ja, un es droši vien šķirtu tālāk, un atkal būtu kāds situācija, ja, kur notiek kaut kāda ļaunā gara izpausme, ja. Kaut kā tāda sajūta, ka tāda ļoti piesātinās tas evaņģēlija laikmets ir bijis ar to ļauno garu klātbūtni, un ka visu laiku notiek tāda nemitīgas tādas izpausmes, un viena no tādām svarīgām garīgās dzīves tādām sfērām vai tādām jomām, kas bija, ar ko bija cilvēkiem jāsaskarās, ir tieši šie nešķīstie gari, ļaunie gari, dēmoni, ja. Vai kaut kas ir mainījies, kāpēc tieši tajā laikā ir tāds jūtams piesātinājums? Es to gribētu teikt par to, ka ja pats Dieva dēls ir nonācis uz zemes, vai tad ļaunajam tas sagādā prieku, vai viņš necentīsies visās iespējās viņu kārdināt, vājināt, cīnīties, pretoties,
Es domāju, ka varbūt tas viens aspekts ir tas, ka tur patiešām ir reāli Jēzus klātbūtne. Tu gribi teikt, ka kaut kādā mērā tas bija tieši tāpēc, ka bija Jēzus un ap viņu tas tā mutuļoja. Kulminācija, jo viņš nāca parādīt, ka viņš nes dzīvību un ka viņš nes brīvību no tām bažām, kuros šie dēmoni vija visus cilvēkus, kas bija viņa tuvumā. Bet es domāju, ka mēs nevarētu arī izslēgt to cilvēcisko momentu. Protams. Ne? Un kultūras tādu skaidrojumu arī, ka cilvēki vienkārši arī ļoti daudz varbūt tādas izpausmes, ko mēs šodien tiešām nosaukt par kaut kādām psihiskām problēmām. Ja? Nolika vienkārši uzreiz, ka tie ir dēmoni. Un mūsdienās bieži vien cilvēki saka, ka visas psihiskās izpausmes ir dēmoni. Un man liekas, ka tas arī īsti nav riktīgi, ja tu tā domā arī. Es domāju par to, ka mēs nevaram šim notikumam uzlikt nekādu medicīnisku diagnozi, un ka tas ir arī jautājums par attīstību un par cilvēku spēju attīstību, par Dieva dotu iespēju attīstīt mūsu talantus, prasmes, izpētīt un iepazīt cilvēku, un ka mēs kaut ko šodien arī viegli norakstam un sakam, ka tas ir dēmons, un tāpat laikā mēs varam arī medicīniski izskaidrot, ka tā ir saslimšana. Un reizēm atkal cilvēki tādi, varbūt arī tieši vairāk kristieši, lasa šo stāstus un jūt tādu iedrošinājumu, ka viņiem arī vajadzētu sākt cīnīties ar tādām visādām izpausmēm, kur viņi jūt, ka ir kaut kādi ļaunie gari, un tad viņi Jēzus vārdā to dara. Es domāju, tas, kas mums būtu jāsaprot, ka Jēzus mūs neaicina atpazīt, skaitīt garus un saukt, bet ka tā atziņa, ka Jēzus tuvumā tu būsi pasargāts, ka tev ir vajadzīgs Jēzus un viņš tevi atbrīvos, vai kas tas būs, vai gars, vai saslimšana, kad jāpasludina ir Jēzus vārds. Es redzu to uzsvaru šobrīd. Man arī liekas, ka kristīgā baznīca vēsturiski zināmā mērā šo te ir jau izslimojusi, un varbūt šodien, kad mēs saskaramies ar jaunām tādām izpausmēm, ir tā mazliet dīvaini, jo, cik jau zināms tās ļauno garu izdzīšanas, jeb kā baznīca to sauc eksorcismu seansi, ja, viņi augstu vilni sit tieši viduslaikos, kad vispār sākās visas raganu medības un tā. Un tad bija tā epicentrā, uzmanības centrā bija tas, ka tie ļaunie gari ir tos cilvēkus apsēduši un viņi ir jānoķer un jādabon ārā. Šodien ir vai nu viegls atblāzmas vai jauns tāds kāpinājums tam. Jo aizvien biežāk es dzirdu, ka atgriežas šie jautājumi par gariem un par garu izdzīšanu, bet tas, ko es domāju, mums būtu jāsaprot, ka šis cilvēks šajā sinagogā ir nešķīsts un netīrs un izstumts dēļ tām izpausmēm, kuras ir viņā, bet ka tas, ko dara Jēzus, viņš atnāk un atbrīvo viņu, un pārmaina pilnīgi uz citu kvalitāti to, kas ir bijis un kas ir pēc, un varbūt mēs katrs varētu teikt, kāda ir mūsu dzīve pēc sastapšanās ar Kristu, un ka uz to ir tas uzsvars. Jā, ka Kristus būtībā izmaina cilvēkus. Jā. Tas ir tas galvenais noteikti. Un protams, šis te varas motīvs ir ļoti svarīgs. Es domāju, un tieši tāpēc, kā jau mēs abi nolēmām, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc tas brīnums ir ielikts pašā sākumā. Ja? Lai parādītu to, ka Jēzum ir vara, ka viņam ir spēks un vara un ietekme. Un, savā ziņā, ja mēs to tā simboliski mēģinātu skaidrot, droši vien varētu teikt, ka atnākot Jēzum ļaunumam ir pienācis gals un ir atnākusi Dieva valstība. Jā. Jo tas ir tas, kas ir tieši pirms vēl dažus pants iepriekš 15. pantā, ko Jēzus saka. Ja? Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir klāta. To Jānis saka, ja? Jā, atgriezies no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Jā. Tas ir Jāņa kristītāja pasludinājums, ja? Un tad nāk Kristus un sāk darboties. Un es domāju, vēl interesants ir tas punkts, ka Jēzus šobrīd mēs redzam darbojas pie šī viena cilvēka, bet ko dara pārējie? Visi pārbijās, sāka izsprašņāt, runas par viņu izplatījās visā Galilejas apgabalā, ka viens cilvēks sastopas ar Kristu, un tas atstāja iespaidu arī uz pārējiem. Jā, visi uzreiz sāka taujāt un uzdot jautājumus, un mēs redzam, ka rezultāts ir tūlītējs. Jā, runas par viņu izplatās visā Galilejas apgabalā. Jā, paldies par šo sarunu. Es domāju, ka tiešām mums vajadzētu paņemt līdzi šo galveno domu, ja, ka Jēzus nāk un ļaunumam pienāk gals,
Un tas ir attiecināms, es domāju, ne tikai tādā evaņģēlija lasīšanas kontekstā, bet arī cilvēku dzīves šodien, Jēzum ienākot, ļaunumam jāpienāk ir galam, un sākās Dieva valstības laiks arī cilvēku dzīvē šodien. Tas ir iespējams. Paldies viņam par to. Paldies arī tev, Līvija, par šo sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, kas skatījāties un sekojat mums arī turpmāk. Visu labu! Visu labu! Es ceru, ka šis raidījums jums patika. Un tādēļ atzīmējiet to, tur, kur ir tas īkšķītis. Un ja jums ir kādi komentāri, un ja jūs vēlaties diskutēt, tad jūs varat darīt šajā lapā to. Un arī sekojiet interneta ziņojumiem līdz par tālākiem raidījumiem.